Cienītājs, atveram lūdzu logu. Jā, noskaidrojāt. Ko tad? Jūs alkoholu šodien nesat lietojis? Lūdzu, uzrādiet savu apliecības. Protams, jā, viennozīmīgi. Kāpēc neskatieties acīs? Kas? Kāpēc acīs neskatāties? Es jums skatos acīs. Jūs kaut ko izņemot alkoholiskos dzērienus esat šodien lietojis? Izkāpjam lūdzu ārā no mašīnas. Lūdzu, pildam policijas darbinieku. Cienītājs, Zvaniet prezidentam. Ja obligāti. jūs veiksiet šīs darbības, Cienītājs, jūs paskāpsiet datu! Izkāpjam lūdzu ārā no transporta līdzekļa. Bāka 553, kungs ir neadekvāts, iespējams narkotisko vielu reibumā. Piesūt lūdzu kādu steidzamāk, lai izvilkt viņu ārā no mašīnas. Cienītais, izkāpjam lūdzu ārā no transporta līdzekļa. Pēdējais brīdinājums jums. Labi. Kāpēc jūs mētājat? Tā ir inovācija. Kas? Jūs nedrīkstat vispār aiztikt te neko. 6, 5, 0. Labi, vēl kā viņu ārā visu. Tātad jūs nepildat policijas darbinieku likumīgās prasības, pret jums tiks cienītais, pret jums tiks pielietots fizisks spēks, tā skaitā var tikt pielietoti roku dzelži un elektrošoka pistoli. Ja jūs tūlīt pat neizkāpsiet ārā no transporta līdzekļa. Ko jūs man pielietosiet? Izkāpjam lūdzu ārā, visi dodamies. Cik ir laiks tad? Cienītais, es jums gribētu atbrīvot rokas no roku dzelžiem. Kā es to varētu lūdzu izdarīt, lai vienkārši netraumētu jums neko? Cienītais, kā es varētu atbrīvot jums rokas? Kas ir jādara himnas laikā? Janusējas stājam mierā! Cienītais, Mierā! Jūs pietiekoši labi dzirdat. Lūdzu, kāpjām ārā. lūdzu izkāpjam ārā no transporta. Cienītais, jūs vēlaties, lai es jums atbrīvotu rokas?